Manā IT karjerā es visu laiku mēģinu sevi salīdzināt ar citiem. Es skatījos uz tiem viskrūtākajiem inženieriem un domāju, wow, kaut es būtu tāds vienu dienu. Un tad visu, ko es darīju, es salīdzināju ar viņiem. Un es sapratu, ka manas tehniskās spējas ir totāli neadekvātas. Ja? Un tad es visu laiku darīju visādas ekstras certifikācijas, strādāju pēc darba, praktizējos, tur konfigurēju serverus un visu kaut kādas tehniskas lietas, un tikai ar to iekšējo vēlmi kaut es būtu tik labs kā viņi. Un tas brīnums ir tāds, ka es jau zināju, ka man nevajadzētu baigi salīdzināt mani ar citiem, ja? Jo tā ir viena no tām lietām, ko mums saka, lai mēs pārstātu justies kā viltvārži un neizdegtu darbā, vai ne? Nu, taču nevajag salīdzināt sevi ar citiem. Tu zini, kas tu esi, vai ne, un tu ej savu ceļu, mācies un darbojies, un viss notiks. Bet tas prikals ir, ka tā iekšējā sajūta, viņa to pieprasa. Tu neko nevari tur padarīt. Tu pilnīgi esi bezspēcīgs. Viņa tā sajūta tevi vada, ka tu visu laiku arī salīdzini sevi ar citiem un tālāk pieņem tos īstenībā sev neizdevīgos lēmumus. Un, ja tu gribi to atrisināt, tad nāc uz izaugsmesterapija.com, es iedošu tev brīvu konsultāciju un strādāsim kopā.